Dāmas un kungi, Latvijā un visā plašā pasaulē, esiet sveicināti. Visi ceļi plūst uz Cēsīm. Visi ļaudis, neskatoties uz silto rudeni, lietu, bet ar labām domām brauc uz Cēsīm, jo 11. sarunu festivāls Lampa ir sācies. Es bieži uzdodu jautājumu, kāpēc jūs šeit esat, ko jūs gribat panākt, ko mēs no tā mācamies, ko mēs no tā iegūstam kā valsts, kā sabiedrība. Patiesībā esmu izspiedis vienu sakarīgu atbildi, kas arī nav slikta. Mēs beidzot mācamies sarunāties. Un tas jau ir izcelības ceļa sākums, es teiktu tā. Mans vārds ir Ruģis Joksts, es esmu Latvijas televīzijas redaktors un raidījuma vadītājs. Un man ir tas gods šodien uzticēt savā ziņā atklāt festivālu ar vienu diskusiju, kas nekad visticamāk nebeigsies. Un tā ir viegla un sarežģīta vienlaicīgi. Bet mēs tomēr uz skatuves un ar jūsu palīdzību, kas ir klātienē, mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem, lai mūsu sabiedrība un, kas ir pats galvenais, lai mūsu skola kļūtu labāka, lai visi tie jaunie, skaistie mūsu foršie bērni, kas ir mūsu valsts nākotne, ar prieku iet uz skolu, ar smaidu, ne tikai mācītos gudras lietas, bet arī izaugt par kolosāliem cilvēkiem. Mūsu sarunas tēma ir palikta zem virsraksta. Es domāju, ka daudzi no jums atpazīs situāciju. No sapņa līdz murgam. Kāpēc jaunie skolotāji pamet darbu skolā? Ļaujiet iepazīstināt ar šīs diskusijas dalībniekiem. Viņi dalīsies ar savu pieredzes stāstu. Mums ir ļoti labi pieredzes stāsti. Mums ir mazliet sliktāki pieredzes stāsti. Mums ir arī draņķīgi pieredzes stāsti. Es aicinu visus klātesošos arī piedalīties mūsu diskusijā. Jūs droši celiet roku. Mums ir aplausos brīvprātīgajiem. Viņi šeit ir daudz, un viņi noteikti pienesīs mikrofonu un uzklausīs jūsu viedokli, jūsu jautājumu, jūsu domas, jo es parasti saku, uzdodiet tagad vai nekad, jo jūs iziesiet no šīs telts iespējams ar mazu rūgtumu sirdī. Kāpēc es nepavaicāju? Kāpēc es nepateicu? Tāpēc jau tas ir sarunu festivāls Lampa, jo sevišķi jums ir konstruktīvs piedāvājums, tad pavisam labi. No manis pa kreisi Rīgas Angļu ģimnāzijas direktora Maija Kokare ar aplausiem. Ievācu ziņas, ka ļoti labi tur savu skolas komūnu, labi satur visu kolektīvu. Tālāk no manis pa kreisi filosofijas skolotāja Evija Daga Krūmiņa. Evija ir izgājusi visam cauri, viņa arī padalīsies ar savu viedokli un savu stāstu. Tāpat arī vēstures un sociālo zinātņu skolotāju vairāk nekā 10 gadus. 5 gadu pieredze kā skolas direktora vietniecei Anija Bergmane. Anijas virsraksts ir ātri uzkāpu, ātri nokritu. Sākuma skolas skolotāja Kadrija Bērote. Pozitīvais piemērs bija savs bizness, bija kārtīgi bodīti, visi forši, tomēr Kadrija teica, nē, es gribu iet uz skolu un piedalīties šajā procesā, lai mūsu sabiedrība kļūtu labāka. Un viņa jau 8 gadus strādā. 8, 9. Okay. Un visbeidzot vēstures un sociālo zinību skolotājs Kārlis Klišāns. Kārlis, veiks! No sākuma mazais iesildīšanās stāsts. Mēs tomēr kaut kādā brīdī, kaut kādā savā dzīves gājumā un vecumā saprotam, tad kāpēc es gribu iet strādāt skolā. Lai kas tas arī būtu, lai tas būtu skolotājs, pedagogs, lai tas būtu cilvēks, kurš spiež zvana pogu, vai cilvēks, kurš ir kādam asistents, vai es beigās gribu kļūt par direktoru. Padalieties ar savu to pirmo sajūtu, kāpēc jūs pieņēmāt lēmumu un ar kādām ilgām un gaidām jūs gājāt uz skolu. Es varu arī sākt. Var dzirdēt? Jūs pārdevāt savu biznesu, kādreiz sapratu, jā. Ai, strons par to biznesu. Bet kāpēc es izlēmu iet skolu? Un, ja mani kāds dzird, kurš domā par to un grib iet uz skolu vai kaut drusciņi iedomājas, tāpēc, ka tā ir viena, man liekas, fantastiska iespēja, ka tu esi klāt. Es esmu sākuma skolā. Un tas ir kaut kas brīnumains, ka tu esi klāts tam bērnam, kā viņš aug, kā viņš veidojās par personību. Ja mazais bērns, viņš tā kā švammīte, ja, viņš ir gatavs, viņš dzird, viņi visi piedzimst zinātkāri. Tas, ko pieaugušie nereti izdara ar saviem padomiem vai kritiku vai visādiem tur savām priekšstatiem par to, kādam bērnam būtu jāizaug, aizved viņu reizēm prom no tā paša, no sevis. Bet būšana skolā man pašai personīgi ir patiesībā tāda brīnumaina lieta. Man šķiet, ka tā ir liela privilēģija, nevis trakumi. Man liekas, ka tā ir liela privilēģija, ka mēs varam būt klātesoši, kā
tas mazais bērns mainās, kā mainās viņa domāšanas stratēģijas. Protams, arī mācību saturs, tas dabiski, bet vairāk laikam tieši tā iespēja būt klāt, kā viņš veidojās, pilnveidojās, iedrošina sevi, pieaug drosmē, pieaug varēšanā, kā viņš atklāja savu potenciālu, kā arī mēs kā skolotāji varam vecākiem palīdzēt ieraudzīt bērna potenciālu, jo arī vecāki reizēm domā mazdiņš un neko. Ja? Tā kā man liekas, tā ir tāda riktīgi forša iespēja. Kadrī, tātad tu gāji dēļ gandarījuma un mīlestības pamatā? Es domāju, vai stāstīt to epizodu, kura manī iezīdās. Es pateikšu. Bet, Kadrī, kaut kam ir jānotiek, lai tu pārdotu veikalu un iet uz skolu? Kaut kam ir jānotiek? Es gribēju skolu jau sen. Vienkārši es aizmaldījos. Ja? Bet bija tā gadījās, ka es gāju pusdienās uz vienu skolu ik pa laikam. Un reizēm man nepatika tas, ko es tur redzu. Un man reizēm likās, kas tieši tam bērnam būtu bijis jāizdara, lai notiktu tā, kā es tur, kas man tur nepatika. Tie bija tādi mazie impulsi, ka man likās, ka kāpēc tā vajag darīt, ja tā var nedarīt. Ka var noteikti citādāk. Un tie bija tādi, nevisai foršie impulsi, kas nāca, bet pārējais tur vienkārši tāds. Tā kā es to pieņēmu lēmumu, tad tāds sarkanais paklājiņš. Man liekas, vispār, tad, kad tu pieņem pareizos lēmumus dzīvē, tad tev vienkārši tā, kad ritinās ceļš. Kadrī, tev veicās ar izvēlēm un sajūtām. Tu trāpīji īstajā laikā un vietā. Kārli, pilnīgi noteikti es redzēju tavu māti, kura teica, dēls, tu ar šito nenopelnīsi. Tu neuzturēsi ģimeni. Ko tu dari, dēls? Man bija sliktāka ideja sākotnēji. Es biju izdomājis, ka kļūšu par aktieri. Un tad nāca no mammas, tu nenopelnīsi naudu. Un tad vidusskolā ļoti aizrāvos ar vēsturi. Man ļoti patika, un es sapratu, es gribētu arī mācīt citus, iedvesmot, radīt to vidi skolēniem, kur ir saprotošs skolotājs, iekļaujoša vide. Un tad, man pirms pāris gadiem mana pirmā klases audzinātāja uzdāvināja. Ne pirmā, bet vidusskolas audzinātāja uzdāvināja tādu lapu. Kad stājās vidusskolā, bija jāuzraksta, kas tu būsi. Un es biju uzrakstījis, es būšu jūsu kolēģis. Un viss piepildījās. Es tā arī ar mērķi gāju un kļuvu par skolotāju. Okay. Es sapratu, ka tev ir tomēr drīzāk tas bēdīgais stāsts, kā tas viss beidzās, vai kā tas turpinās. Pareizi es sapratu? Viss bēdīgi beidzās. Okay. Šeit, Kārli, mēs liekam punktu, ar to mēs turpināsim pārlieties, ko tas šobrīd turpinās, vai kā tas arī beidzās. Anī raksturoja pareizi, ātri sāki, strauji sāku un ātri kriti. Tā ir pareizi? Līdz tam ātrai krišanai un tām beigām mēs nonāksim, bet strauji sāku uzreiz pēc studijām, jo es jau no bērnības domāju, ka es gribu būt skolotāja, pēc tam gan aizgāju studēt ne pedagoģiju, lai būtu kaut kāds rezerves plāns, ja neizdodas, bet tieši tāpēc uzreiz pēc bakalaura aizgāju uz skolu. Tā arī paliku, ātri nokļuvu skolas administrācijā, bet tas iemesls, kāpēc es gāju, bija nevis amats vai alga vai kas cits, bet, protams, ka skolēni. Man bija pamatskolas posms un vidusskola, tie spurainie, man viņi joprojām liekas vissuperīgākais vecuma posms, 7, 9 klase, ko var mācīt, un tas bija tas motivators, ka tieši tā, ka es gribu būt tas labais skolotājs, es gribu būt tas, kas ieinteresē savā priekšmetā vispār pasaules kaut kādā uzbūvē un tiešām palīdz viņiem veidot par spējīgiem cilvēkiem, par labiem cilvēkiem. Paldies, Evija. Kas notika tavā galvā pa klikšķi? Man patiesību sakot, stāsts ir pilnīgi nejaušs. Man vienkārši paaicināja skola, kurā es pati mācījos. Tas bija ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ. Un es esmu viens no tiem piemēriem, kas tur nedaudz, bet vēl joprojām ir. Bet es arī pati esmu gājusi cauri dažādām krīzēm, līdz ar to es saprotu gan to ātri kāpju un strauji krīt, gan arī to, ko nozīmē slikti beigties. Un noteikti arī šodien ar savām domām padalīšos. Bet no nejaušības uz tādu stabilu dzīves Evi, nekas nenotiek nejauši. Mēs tikai vēlāk apzināmies, kas tur bija. Paldies, Māja, lūdzu. Jā, jums bija bērnības sapnis kļūt par direktori. Nē, par skolotāju. Protams, par skolotāju. Direktori ir tāds uzslāņojums. Ja? Mans sapnis joprojām ir
būt par skolotāju. Es esmu skolotāja. Bet jūs taču fiziku pasniedzat. Vismaz manam tēvam jūs fiziku pasniedzāt. Fiziku, jā. Es jums zvanīju no rīta, prasīju, ko viņš domā par māju. Jā. Jā. Un? Viss labi. Nu, tas ir labi. Jā, man tiešām mans aicinājums kopš bērnības bija būt skolotājai. Toreiz tie bija tādi sapnis ar bērnam raksturīgām iezīmēm, kad es domāju, man būs 3 krāsu kleitas un tāda cope, un tad es ar tām iešu klasē un būšu skaista. Ja, bet pamazām tas attīstījās, protams, citādi. Es savā garajā dzīves pieredzē 3 reizes mēģinājusi aiziet prom no skolas dažādu iemeslu dēļ, bet es neesmu izturējis vairāk par dažiem gadiem, un esmu atpakaļ. Un man tagad skaidrs, ka tā ir tā vieta, kur būt, kur ir katra diena fantastisks piedzīvojums, gan, protams, arī sarūktinājumu un izaicinājumu, bet arī daudz gandarījumu, prieka, pārsteigumu. Un, manuprāt, tā ir vispār labākā vide, kurā strādāt un būt, jo tur tu jūties dzīves katru dienu, tu jūties vērtīgs, nozīmīgs, priecīgs, bēdīgs, bet starp jauniem, talantīgiem, brīnišķīgiem cilvēkiem, kas arī reizēm sastopās ar kādām grūtībām. Tā bija saruna ar psihoterapeitu jau. Okay, super. Cilvēks ir vāja būtne, un es uzreiz man ienāca prātā, par ko Maija teica par to copi. Man cēs pirmajā vidusskolā bija skolotāja, viņai bija tāda milzīga cope, un izrādās, tur bija burka iekšā. Un vienīcā saplīs. Es netiku vaļā. Viss cauri, viss. Vienmēr sakot, pilnīgi noteikti tā nopietni runā, tad ir skaidrs, ka šeit mēs kārtīgi reiz apliecinājām to, ka darbs skolā, lai kas tas arī tur būtu, patiesībā ir tāds, ka mēs neejam ar pistoli pie deniņiem, mēs neejam vecāku ar pletni dzīti, mēs to izvēlamies ar prieku, ar gandarījumu, ko tur slēpt ar ilgām un gaidām, kā jebkuru citu procesu. Un tad pienāk tā dzīves realitāte. Lai kur jūs būtu, lai kādā amatā jūs arī būtu, vai nu skolotājs, direktors, direktora vietnieks, vai arī kā manā laikā Arvīdiņš, kur deva atslēdziņas un spieda zvanu pogu. Paldies viņam par to, jo viņš zināja visiem bērniem vārdus un noņēma jebkādu trauksmi, tad, kad tu gāji uz skolu, kad tev bija kaut kāds kreņķis. Bet labi, tas tā. Lūk, un tagad pienāk tas brīdis, tad, kad jūs esat kādu laiku skolā jau un saprotat, pag, šajā vairs neies cauri. Es esmu kaut ko bijis sadomājies, man ir bijušas ilgas un gaidas, nelietojot vārdu ekspektācijas, lūdzu, ir latviešiem brīnišķīgi vārdi, bet jūs saprotat, ka viss, man ir kaut kas ir sabruk iekšā, un es vairs nevaru turpināt. Vai tieši pretēji? Tas ir tas, ko es gaidīju. Man ir trampolins, es lidoju, es mīlu, man ir viss, kas man ir nepieciešams, lai labi justos, un, kā Maija teica, arī visiem dot gandrību. Man liekas, ka man ir sajūta, ka vajag to slikto ātrāk, visu palaist. Kā listās lūdzu to savu pieredzi, kas tev notika tajā, kas un kāpēc tu esi tur, kur tu šobrīd esi? Es sākšu ar to negatīvo, un tad es aiziešu pie pozitīvā. Tas, laikam, būtu prātīgāk. Tur ir daudz dažādu epizožu bijis, bet, man liekas, noteikti skolēni nekad man nav bijis tas sliktā epizode manā pieredzē. Vecāki man vienmēr ir bijuši brīnišķīgi, un man liekas, tas ir tas, ja es esmu atvērts un gatavs darboties, tad arī skolāni pret mani izturas cilvēcīgi un arī vecāki. Atalgojums arī nekādā ziņā nav bijis tas, kāpēc es gribēju aiziet. Tas, laikam, nāca no pašiem kolēģiem un no administrācijas. Kolēģi vidū man šķiet, tas man lielākais tāds belzens pa galvu bija tas, kad parādās kaut kāda iekšējā konkurence. Es īsti nezinu, kur skolā tur var konkurēt savstarpēji skolotāji, bet nedod Dievs, tu izdarīsi vairāk nekā dāma, kas jau šeit ir 30, 40 gadus, un tagad viņa izskatīsies sliktāk uz tava fona. Tad, protams, ir tāda viena pabriesmīga lieta. Man vismaz pieredzē tā ir bijis stundu vērošana, kad nāk administrācija vērot stundas, un man tā ekspektācija, foršs vārds, bija tas, kad man pavēros stundu un man pateiks, tā, Kārli, tev vajadzētu izdarīt to, tev jāpamaina tas, bet pārsvarā tie bija pārmetumi, tu neesi izdarījis to, ko tagad darīs, un vienā tādā reizē caur puķēm tika pateikts, ka es esmu padarījis skolānus dumjākus, tā teikt. Un tas bija tas pēdējais klikšķis, kad es izgāju no tās sarunas, un man tiešām
pabira asaras, un es domāju, ko es vispār šeit daru. Ja es esmu tik slikts, man ir jāiet projām. Nu, jā, un tad arī nāca atlūgums, un es aizgāju projām un nonācu brīnišķīgā vietā. Un es šobrīd jūtos ļoti labi. Es esmu izdevniecībā, skolas ārsts. Es turpinu izglītības nozarē strādāt, un mans darbs ir saistīts ar skolotājiem. Es dodos uz skolu. Tā kā es nekur neesmu pazudis, bet es varu realizēties. Es tev tomēr uzdošu jautājumu. Vai tu tajā brīdī, tad, kad tu gribēji parakstīt savu atlūgumu, tu aizdomājies, ka varbūt problēma ir manī? Nu, tur jau bija tas āķis. Es visu laiku domāju, ka kaut kas man nav kārtībā, bet, ja bērni ļoti bēdājās, vecāki man ļoti zvanīja, lai skolai palieciet, nevajag iet projām. Tad es sapratu, varbūt tomēr nav tā vaina tikai manī, jo es mēģināju arī runāt, un tur tās atbildes arī tā administrācija parasti risināja problēmas klusējot un pasaka, neņem galvā, tā skolotāja vienkārši tāda ir, un pie tā ir jāpierot, mums tā vienmēr ir bijis, un lai tas paliek, norīt to krupi un ej tālāk dzīvot, bet es laikam neesmu tāds cilvēks, kas var norīt krupi, es gribu kapāties aizvien dziļāk un labāk izdarīt, un tāpēc man ir tā grūti tā nolikt malā un aiziet. Tu pieļauj atgriezties skolā? Kas ir? Tu pieļauj atgriezties skolā kā skolotājs, ar ko tu sāki? Citā iespējams, vai citā pilsētā beigās? Es gribu atgriezties skolā, bet noteikti ne pilnu slodzi. Es kā lasīju pētījumu, ka patiesībā šie divi iemesli, par ko Kārlis jau ieminējās, ir vieni no galvenajiem, kāpēc jauni pedagogi pamet skolu. Tas ir direktora administrācijas iemesls, un otrs ir mobbings no kolēģiem. Vai kā to sauc, bossings? Nē, respektīvi, jā, par ko tu runāji, ka paklau, mums tad neatnāca mācīt. Paklau, mēs te darām jau te vairākus gadus, tā ka pārdomā. Arī tur āvies pie vārda, lūdzu, jā. Nē, man vienkārši ir salīdzinoši līdzīgs stāsts Kārļa stāstam par to ātro uzlēcienu. Mēs jau te runājām, jā, man tiešām salīdzinoši ātri piedāvāja pievienoties skolas administrācijai, kļūt par vietnieku. Es gribēju būt tas vietnieks, kāds man varbūt nebija. Es gribēju būt šis te atbalstošais, kas palīdz kolēģiem, nevis iet tikai kritizēt, kas saprot skolēnus, nevis tikai meklē viņos kļūdas. Un tā es nostrādāju 5 gadus skolas administrācijā, un mums nomainījās direktore. Un mēs kā administrācija, protams, saprotam, ka šādas pārmaiņas ir dabiskas. Mēs visādi centāmies sagaidīt šo jauno direktori, un viņa uzsāka absolūtu bossingu pret mums. Mana pirmā saruna ar viņu, es tātad ieeju pirmo reizi viņas kabinetā iepazīties, un viņas pirmais, uz šo te direktoru konkursu konkrētajā pašvaldībā arī man piedāvāja kandidēt. Tas nebija, tagad es saprotu, tas noteikti nebija mans sapņa darbs, bet tobrīd likās, ok, tas varētu būt tāds likumsakarīgs solis, un es pamēģināšu, bet man tas nesagrāva tā, ka es tēt nekļūšu par direktoru, bet es ienāku jaunās direktoras kabinetā uz pirmo sarunu, un es knapi aizvēru uz durvis, un viņas pirmais jautājums man ir, kā tu jūties, ka tu neesi direktora, bet es esmu? Un tajā brīdī es saprotu, ka es pat nezināju šos te konkursu rezultātus. Tas nozīmē, pašvaldība ir nodevusi mani, izstāstot vienam šim te pretendentam, kas vēl konkurēja un kas tad netika pa direktoru, un paskaties, viņi tev te tagad būs administrācijā. Un tālāk sekoju man pusgadu ilgs, pārējiem kolēģiem vēl ilgāks bossings, absolūta kritizēšana, nepamatota kritika. Un tajā brīdī es sapratu, ka ja es tikko esmu 9 gadus šajā skolā strādājusi gan kā skolotājs, gan vēlāk vietnieks, un tiešām mēģinājusi darīt visu pēc labākās sirdsapziņas, un tagad man vienkārši katru manu soli nepamatot kritizē, un te es arī gribētu piekrist, līdzīgi kā Kārlis teica, ka es nedomāju, ka tā bija mana vaina. Protams, ka tas ir visādi analizēts, bet tas bija nepamatot, un tad sapratu, bet ko es tieši kādam cenšos pierādīt, ja viss, ko es daru, ir slikti, tad tieciet galā paši. Paldies, vēl viens piemērs. Tagad, manuprāt, ir tas laiks, ka mēs varētu bišķi pieliet, ja ne medu, tad mazliet kaut ko mazliet pozitīvāk. Kādrī tur āvies, jā, tad acīm redzot... Raujos. Jā, nē, ļoti labi. Tas ir labi, ka cilvēkam ir iniciatīva un ka viņš savu stāstu spēj noformulēt, lai pārējie smeltos iedvesmu. Un vai kā darīt šajā gadījumā? Kā darīt?
Grūti jau teikt, kā darīt, jo mana pieredze ir tāda, ka pirmkārt pedagogam ļoti mega daudz ir jāveltā uzmanība personīgai izaugsmai un jāaug un jāmācās. Un te savukārt mēs nonākam atkal pie tās vadības. Manā gadījumā man ir ļoti paveicies un es visai pasaulē. Kadrī, piedod, tagad nospied pauzi. Vai starp mums ir kāds, izņemot māju, kāds direktors? Ir. Elita ir forša. Kā jūs jūtaties labi? Ok, paldies. Kadrī turpina, piedod. Nu, lūk, var sakot, ir ļoti daudz jāvēlta uzmanības tam personīgai izaugsmai un pašam jāgrib to darīt, nevis tad, kad stundas pietrūkst, jā. Bet tur mēs atkal nonākam līdz vadībai. Es esmu visai pasaulē izkladzinājusi skaļi un parakstot zem katra vārda, ka kamēr mums ir Mairita, mana tiešā vadītāja, tikmēr es taču palikšu šajā skolā, jā. Jo mums ir tieši tā, mums ir tāda tiešā vadītāja, kura atbalsta, kura saprot, kura nav tā, ka atskātos ar katru, galīgi nē. Bet ir konkrētas prasības, ir skaidrs viedoklis, ir uzklausīšana, ir atbalsts. Ja ir jāmācās, tad viņi man ļauj to darīt. Un mums ir, jā, mēs zinām, ka mums ir visiem daudz maz līdzīgi mērķi, bet ceļi, pa kuriem mēs ejam līdz šiem mērķiem, ir normāla paša katra pedagoga pārziņā, paredzot to, ka katra klase ir citādāka un tie bērni ir citādāk. Tā kā manā gadījumā man ir veiksmes stāsts, jā, un runāt par to realitāti, ko tu pieminēji pašā sākumā, kad tu sāki skolā strādāt, kā tas tā bija, tad īstenībā vienīgais varbūt tāds izaicinošākais, bet to arī ātri var apgūt un saprast, ar ko tev darīšana, ka klasē, redz, es esmu Rīgas skolā, Rīgas 6. vidusskolā, un klasē, pagājušajā klasītē man bija 34 bērniņi, pirms tam tur 28, mazāk par 28 nemēdz, ir kaut kad 26 varbūt, bet tagad ir 30 un varbūt, ka tas ir tas, tāda bums realitāte, ja, ka tu esi viens ar 34 ķipariem pirmajā klasē, viņi tev ir atnākuši no dažādām vērtībām, dažādiem uzskatiem, no ģimenēm, kāds no bērndārs, kāds no mājas, visādi, ja. Un tad tas varbūt ir tas, kad kamēr tu to grupas dinamiku pārvaldi, ievadi, izēj visas tās stadijas, visu to pārējo, aptver lauku, varbūt tas izaicinošākais. Es neteiktu, ka vecāki, bet vadība noteikti būs, es esmu pārliecināta, tāds. Viņš tev ir gan balsts, gan mūsu gadījumā, es tā padomāju, kurš skolā man ir tāds, kuram es varētu raudāt uz pleca un priecāties un kalt plānus un teikt, es gribu pidžamballīti vai kaut ko tādu, tā ir vadītāja. Man liekas, ka tā ir milzīga vērtība. Kadrī, man liekas, ka tu ieliki vienu ļoti treknu karodziņu mūsu sarunā, viens ļoti būtisks punkts. Ja jauns, skaists, foršs, gudrs cilvēks grib studēt pedagoģiju, grib strādāt par skolotāju, jebkur, kur viņš aiziet, uz jebkuru skolu, lai ko viņš sāktu darīt, viņam vajag blakus cilvēku, kas viņu atbalsta pirmo laiku. Pirmos 2 mēnešus elementāri saprast skolas sistēmu, saprast, kur gaitenis ir, kur ir klase un kas man jādara. Jo šī drošības sajūta, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga. Ka tev iedod šo drošības sajūtu tālāk, jo tu pats jau iedzīvojies un dari savas lietas. Man tas ir svarīgi. Tev ir pieraksti ļoti daudz šodien. Jā. Es varbūt tagad paturpināšu tādā nozīmē, ka es pilnīgi piekrītu Kārlim, Kadrijai, Anijai, vadībai ir ļoti liela nozīme, kā vispār skolā veidosies attiecības un arī varbūt tiešām tam, cik ilgi jauns cilvēks, kas ienācis strādāt skolā, izturēs vai noturēsies, un es pati arī esmu 3 gadus strādājusi skolas vadībā. Bet šeit es gribētu varbūt tā vispārinot pateikt, kas mums Latvijas skolās ir tā diezgan liela problēma, ka skolu vadīšanā vēl joprojām man liekas, mums velks līdz tas padomiskais princips, ka skolā varas attiecības ir būvētas uz tādu ļoti strukturētu vertikāli, kur attiecīgi direktoram ir visa vara un pārējie tad vai nu pakļaujās vai nepakļaujās. Ja? Un, kas man liekas, ja mēs raugamies uz šodienas tematu, kāpēc jauni cilvēki atnāk un ātri aiziet, ka mūsdienās man šķiet vairāk
vairāk mēs pievēršam uzmanību tam, ko sauc par horizontālajām varas attiecībām, ja kur visi ir līdzdalīgi kaut kādu lēmumu pieņemšanā, ja un šī lēmuma pieņemšana varbūt notiek tā vairāk demokrātiskā ceļā nekā pavēles formā, kas nereti tomēr ir vēl joprojām skolām vadības stilā diezgan raksturīgi. Maija, jā. Es apstrīdu noteikti. Es tiešām, es teiktu tā, vadītājam ir gan uzlikt visu atbildību, kas reizēm viņu kā vienkārši normālu cilvēku var kaut kādā mērā apjucināt kādās attiecībās, bet man šķiet, ka varas gribēju pateikt kaut kādu latviskāku terminu, bet tāda sadalīšanās, līdzdalīšanās, tā ir tomēr šobrīd pilnīgi noteikti stabila vērtība skolās, cik tās es zinu. Es, protams, tikai pastarpināt zinu citas skolas, bet, protams, kā jūs runājat par mentoriem un tam līdzīgi, protams, tā ienākšana skolā ikvienā, lai kāda tā arī nebūtu, vai tā ir ļoti hierarhiski organizēta vai kā vēl, tā ir tā zona, kur ir nepieciešams atbalsts. Mūsu skolā tas jau ir daudzus 10 gadus nodrošināts un darīts, un mēs cenšamies to atbalstu dot. Bet tas, kāpēc mēs šeit diskusijas temats ir, kāpēc jaunu skolotāju pamet skolu, tad es varu teikt, ka mēs nevaram to vispārināt, jo vispār skolās ienāk daudz jauni, ārkārtīgi talantīgi cilvēki, un es, piemēram, veicot arī savus pētījumus, veicot intervijas ar skolu direktoriem, tieši no viņiem esmu sadzirdējis to sajūsmu par jaunajiem pedagogiem, par to, ko viņi spēja paveikt, cik viņi ir apbrīnojumi un kā mēs no viņiem varam mācīties, un es viņiem pievienojos, tā tiešām arī ir. Un bieži vien tie iemesli ir, diezgan specifiski. Šie bēdu stāsti divi faktiski nav specifiski izglītībai. Tie var notikt tieši tādā pašā veidā, jebkurā organizācijā. Jebkurā biznesā tā var notikt. Tās nav izglītības specifika, un pedagoģijas vēl mazāk. Man šķiet, ka tieši skola ir tā vieta, kur tā saikne ar skolēnu, tās attiecības un ar vecākiem, ar kolēģiem, arī tiem, kuriem izveidojas tās attiecības, ir tās, kas varbūt vēl vairāk piesaist skolai nekā atgrūž. Bet piekritīsiet to, ka ja jaunais pedagogs skolā jūtas slikti no sava direktora, no saviem kolēģiem, viņš nevar bērnam iedot neko, ne vecākiem neko. Protams. Okay. Mēs varam vienoties to, ka divi vismaz punkti ir tas, ka mums ir nepieciešama laba skolas vadība. Ar to, principā, diezgan lielā mērā viss varētu sākties. Labi, varbūt nesaliksim subordinēti, bet vienkārši tas ir viens. Otrs ir izcili kolēģi. Arī, es domāju, ka daudz arī, kaut vai strādājot privātu uzņēmumā, sapratuši, ka, ja kolēģis ir draņķis, viņš var sačakarēt visu, pilnīgi visu. Viens pats, nevēlt ir teiciens par darbu karot medus mucā. Tas ir divi. Okay. Un tas ir, principā, nekas tāds ļoti specifisks izglītības iestādē. Okay. Jā, bet tomēr izglītības sistēma, tas nav salīdzināms ar biznesu, jo biznesā šis uzņēmējs vadītājs, viņš tomēr iet uz konkurenci, viņam ir kaut kādi, viņš saprot, ka no tā varbūt cik labi jūtas komanda un cik efektīvi komanda strādā ir atkarīga viņa peļņa un tam līdzīgi, bet skola darbosies jebkurā gadījumā. Un ja vēl pašvaldība nav ieinteresēta atbalstīt, kaut kā risināt šīs situācijas un atbalstīt savus skolotājus, tad vienkārši tā skola dzīvojas savā sulā. Protams, ka skolēni eksāmeniem tiek gatavot, protams, ka skolēni pabeidz 9. 12. klasi un tā tālāk, bet tomēr ir šī specifika, tā kā tas ir publiskais sektors, tad mazāk par šīm komandas labbūtības un efektivitātes lietām rūpējās, jo skola jau jebkurā gadījumā pastāvēs. Bizness var izputēt, ja tev ir slikts vadītājs, vai ja tev komandā vispār nav nekāda ķīmija. Es kā vecāks, man bērni ir pieauguši, bet es noteikti skolu
Tas nebūs Maija tāds tieši kompliments jums, jo Gustavs pats uzrakstīja pieteikumu, lai iestātos Angļu ģimnāzijā, bet es ļoti izvērtēju, kurā skolā viņš ies. Vecāki arī balso ar savu mandātu. Paklau, šitā nebūs labi. Nē, es redzu, kas notiek. Ja cilvēks painteresēs, patiesībā ļoti labi var just. Ok, Evi, piedod, turpini. Nē, es gribēju piebiedroties tiem, kas saka komplimentus Maijai, jo man ir arī tas gods Maijas vadībā strādāt, un es gribu teikt, ka Maija ir labais piemērs. Tā kā pilnīgi piekrīt, nevaram vispārināt. Paldies, mēs Maiju kaut kad ievēlēsim par ministri noteikti. Tas ir laiks, nāk. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka pedagoģijas izglītība ir plakana profesija. Tev nav kur baigi izaugt, tu var būt direktors, var būt. Bet es domāju, ka Maija ir nākamais solis. Ok, paldies. Mums ir 30 minūtes laika. Jā, paldies. Es joprojām, mums ir 2 brīvprātīgie un gatavi jautājumiem, vai jūsu replikai, vai jūsu viedoklim. Jūs droši celiet roku un vai sauciet balsī, ja jūs neredzat. Brīnišķīgi, paldies. Man nāk lietā vēl 2 lietas. Teikšu godīgi. Pat 3 patiesībā. Vai nav tā, ka, ja es esmu nolēmis, ka man ir tas dzīves aicinājums un man ir tā sajūta, kas varētu būt labs skolotājs, un es aizēju mācīties pedagoģiju, lai kur tas arī būtu, vai nav tā, ka tā mācība iestādē, kas tevi apmāca, nav jāiedod tas kaut kāds, lai iespējams, ka mēs kaut kur dzīvojam savās ilgās un gaidās kaut kur pa kreisi, pa labi, un beigās realitāte izrādīsies šāda. Es varu vienu apstrīdējumu. Izglītības iestāde neko nevar iedot. Tur var tikai paņemt. Un tas ir būtiskais. Paldies, visu šo izmēru. Tālāk man ir jautājums. Lūdzu, turpiniet. Man liekas, ka tā viena no lietām varbūt arī šeit var papildināt tas, ko Kārlis teica, un kur varbūt es varētu piekrist Annijai par to dažādo darbu specifiku. Piemēram, ja es nonākšu kādā jaunā darba vietā, man noteikti dos laiku mācīties. Man palīdzēs, man atbalstīs. Es pieļauju domu, ka man būs daudzas lietas, ko es nezināju, nemācēju, un man būs līdzās cilvēki, kas man palīdzēs, lai es varētu to darbu padarīt efektīvāku. Kā notiek skolā? Skolotājs ienāk, viņš principā, piemēram, ar 1. septembri viss cauri, viņš iet jau tajā darbā iekšā, un kvalitāti no viņa prasa, vismaz tā skola, kur gribēs, lai vecāki jau bērni tajā vēlētos iet. Kvalitāti tev prasa no 1. minūtes, un ne tikai, un vienalga kāds tu esi. Kaut vai tu esi atnācis no studijām tikko, un skolā neesi bijis nevienu dienu. Un tev kvalitāti prasīs ne tikai direktors, administrācija, kolēģi un tā tālāk, to darīs arī vecāki. Ja? Un sanāk, ka tev īsti varbūt nav tas laiks, kurā, bet varbūt es varētu šitā labāk, varbūt es varētu kaut ko pamainīt te, varbūt te. Un tad ir ka nāk tās pirmās stundu vērošanas, un ļoti iespējams skolotājs var dabūt tādu attieksmi, ka redzi, mēs tev varam šeit palīdzēt, un varbūt tu vari darīt kaut ko labāku, un var dabūt arī tādu attieksmi, tu nemāk šito, un mums te ir 30 kritēriji, kā mēs vērtējam stundu, 28 tev ir mīnusi, ko mēs daram tālāk. Un tas ir varbūt tas brīdis, kad skolotājs arī noplīst tas jaunais, jo viņam īsti nav tie 3 mēneši pārbaudas laika. Viņam ir 1. septembris un aiziet, un nedod Dievs, viņš uzreiz ir dabūjis audzināt klasi. To nekad nevajag darīt. Uzreiz iedod audzināmo klasi, ok, jā. Manā laikā bija to saucās ievads profesijā. Jā. Un patiesībā auklējās, un ja bija tiešām labs kolēģis, viņš ar tevi auklējās. Es patiesībā pateikšu godīgi, es nebūtu tur, kur es šeit, ja man nebūtu brīnišķīgi kolēģi, kas tiešām mani veda ievads. Labi, es esmu autodidakts, bet kad ieved tev profesijā, tad nozīmē to, ka jaunais skolotājs 1. skolas, nevis 1. septembrī, 1. augustā jau sāk jau. Piemēram. Bet katrā gadījumā, Evi, tu domā par to, ka tiešām viņam vajag dot laiku. Jā. Pirmo, lai viņš saprot vidi, saprot realitāti beigās, un par to noteikti viņu nesodīt, bet tieši pretēji palīdzēt. Jā, un arī, kas ir svarīgi, ka jauns cilvēks, viņš pamanīs, ka ir lietas, ko universitātē nemāca. Ja, tie ir attiecību jautājumi bieži vien. Arī, pieņemsim, attiecības ar vecākiem var būt diezgan sarežģītas, ja, jo
Mēs jau, man liekas, ka pēdējā laikā arī diezgan aktuāli ir tas, ka vecāki pārņem klasvadību, ja, un it sevišķi, ja viņi redz, ka skolotājs ir jauns, tad viņi var ātri mēģināt kaut kā iegrozīt sev vajadzīgajā gultnē, un jā, tur ir vajadzīgs kāds, kas tev visu laiku palīdz. Tā kā saprast arī to virtuvi varbūt, kas nav, ko mēs oficiāli tā kā uz āru varbūt neiznesam, jā. Bet no vecāku WhatsApp grupas vajag izstāties uzreiz, kad jūs pievienojat. Nemaz nevajag iestāties. Kad jūs jau vardarbīgi pievienojat, jums ir jāatsakās. Piedod, jā, lūdzu. Jā, klausos, man jau visas domas aizmirsās, visas krustas čērs, ko es gribēju piebilst. Jā, protams, kad ir ļoti noderīgi un vērtīgi, ja jauniem skolotājiem būtu mentors. Bet es pat teiktu, ka varbūt nevis norīkots mentors, bet drīzāk atkal no vadības iedrošinājums jaunajam iet un jautāt kādam, kuru viņš redz kā mentoru, nevis viena štata vienība, jo tur jau ir vajadzīga tāda īpaša miedarbība, ka tev ir arī tāds ķīmija ar to mentoru. Ja? Nevis, ka tev norīko kaut kādu metodiķu, kur tev vērtības ir absolūti atšķirīgas un ir viss greizi. Bet patiesībā man liekas, ka tā būšana skolā daudz vieglāka, ja tu kā skolotājs uz katru vienību tajā organismā lielajā skaties atsevišķi, jā, visa lielā klase, jā, viss vecāku kolektīvs, protams, bet tādā pašā laikā tu redzi katru bērnu, tu redzi katru vecāku, un viņiem arī ir savas ikdienas problēmas. Ir, un ja mēs viens uz otru skatāmies kā uz cilvēkiem, pirmkārt, nevis uz skolēniem vai skolēnu vecākiem, ko viņš man tur prasa, vai kas tur tagad ir. Tad man liekas, ka tā miedarbība ir daudz vieglāka, atvērtāka, patīkamāka. Un vēl viena lieta, kas bija pašā sākumā, ka tu teici, ka par to, ka no skolas puses jā, tas atbalsts, un tagad, kad nekas tur var neturpināties, tikai ja viņa nav tā atbalsta, tad īstenībā man liekas, ka skola arī pedagogam ir viens no dzīves posmiem. Un arī pedagogs aug kā personība, ienākot tajā klasē. Ja viņš to aizmirst, jaunais skolotājs vai vecais skolotājs vienalga, 10 gadus strādā vai 1 gadu vai 1. dienu, ja viņš to aizmirst, tad, piedodiet, dzīvē to atgādinās. Ja? Un to, man liekas, ir vērts atcerēties, ka tu kā pedagogs, ieejot skolas vidē, tu arī audz kā personība. Tu palīdzi augt bērniem, arī vecākiem tu palīdzi augt kā personībām, un tu arī audz caur tām grūtībām. Paliec atvērts, gatavs to saņemt un audz no savām kļūdām, un tas, man liekas, nav nekas tāds. Un, manuprāt, šeit arī ir vajadzīgs atbalsts. Ļoti svarīgs. Vai vismaz pateikt to, ka tu ej pareizo ceļu un mēs tev kaut kā atbalstīsim. Vai tas ir ar kādu mācību kursu, vai tas ir ar brīvām dienām, vienalga kā tas ir. Jā, lūdzu. Skan, jā? Skan. Man ir arī tāds jautājums, pēc cik jūs esiet šeit. Un jūsu skola ir viena no tām skolām, kur es vismazāk esmu redzējusi Facebookā, kas meklē skolotājus. Neesmu pat jāsaka redzējusi. Citas skolas ļoti daudz meklē skolotāju. Tāpēc pieļauju tiešām, kā saka, jums viss ir kārtībā. 435 vakances šobrīd ir. Bet ne Angļu ģimnāzija. Ne Rīgas Angļu ģimnāzijas pieļauju. Bet jautājums ir tāds, es dzirdu, ka jauniem skolotājiem ir nepieciešami mentori. Un man ir jautājums par direktoriem. Kā ir ar direktoriem? Jo es nesen dzirdēju vienu ģeniālu frāzi, kas man izsit mazliet no līdzsvara, ka kļūt par direktoru ir grūti, bet ja tu tur esi nokļuvis, tad līdz kapa malai. Tevi neviens ārā tur neizmetīs. Un jautājums ir tāds, jums jau arī noteikti ir nepieciešami šie mentori, atbalsti, kaut kādas mācības, pašizglītošanās, attīstība un tā tālāk. Vai jums tas tiek nodrošināts? Un otrs, skolotājiem stundās ejot pārbaudu, kā jūs māciet. Vai arī jums nāk slepenie, kā gribējās teikt, pircēji, taisa kaut kādas skolas labbūtības pārbaudas, lai saprastu, cik jūs esat veselīgs šajā vidē kā direktors? Vai jūs ap sevi esat laba autoritāte, labs līderis, vai jūs spējat veidot šo labo fonu, vai tikai apskatās ciparus, papīrus un viss kārtībā? Kā notiek jums? Paldies, jūs esat skolotāja vai direktore? Es esmu mamma 2 bērniem bijusi. Brīnišķīgi, paldies.
Jā, atbild uz pirmo jautājumu daļu par vai man nodrošina. Manuprāt, direktori jau ir kaut kādā brieduma, savā profesionalitātes brieduma stadijā, kad viņi paši nodrošina sev nepieciešamo atbalstu. Laimīgā kārtā, ja tu esi kļūsti direktors, tad tev ir pietiekami daudz brīnišķīgu kolēģu direktoru, ar kuriem tu vari pārunāt dažādu problemātiku un tam līdzīgi. Ja. Es zinu, ka šobrīd arī Rīgas pašvaldība organizē tiešām topošo direktoru kursus un atbalstu, un tāds atbalsts tiek sniegts. Es esmu iedrošinājis savu vietnieci šādos kursos iet, un viņa ir ļoti apmierināta ar šādām mācībām. Ja. Bet man šķiet, ka tas nozīmīgākais, ko mēs katrs izdarām, tā ir tomēr pētniecība. Personīgā profesionālā pilnveide un, manuprāt, šobrīd iespējas mācīties visdažādākajos veidos, tā skaitā arī ar video mācību palīdzību, ja, ir fantastiskas. Un es nedomāju, ka tur būtu kaut kādas grūtības. Bet par pārbaudēm, mēs labi zinām, ka Izglītības valsts kvalitātes dienests veic akreditācijas procesus, kuru ietver arī tiek vērtēta izglītības iestādes vadītāja profesionalitāte, un tas notiek reizes 6 gados. Tam mēs visi izdzīvojam cauri, un es arī par to varu teikt vislabākos vārdus šobrīd. Mums pusgadu atpakaļ bija akreditācija, un tie bija profesionāļi, kas tiešām nāca un pētīja, sarunājās gan ar skolēniem, gan ar vecākiem, gan stundas vēroja, gan ar vadības komandām, atbalsta komandām, dažādās perspektīvās un griezumos to mūsu veikumu arī vērtēja. Un šie ieteikumi mums ir arī ļoti, ļoti nozīmīgi. Vienreiz 6 gados, tur taču tādu zapti var savārīt. Negoda vārds. Ja mani pārbaudīt reizi vienos 6 gados, es varētu labi uzdzīvot. Bet paldies par jūsu balsojumu kā mammai. Tas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, vecākiem vispār vajadzētu būt konstruktīvi, aktīvākiem skolas dzīvē, ne tikai ar ierakstiem WhatsApp grupā. Kārli, tu gribēji jau uzreiz? Jā, es gribēju par to akreditāciju kā tādu. Es esmu piedzīvojis vairākas akreditācijas, un es teiktu, tas tāds mazliet teātris uz tām pāris nedēļām tiek noinstruēts, kas ir jāsaka, kā ir jāuzvedās. Tad mana tā pieredze manā dzīvē skolās, ka tas ir tāds mazliet teātris. Mēs nospēlējam šo teātri, saņemam labu atsauksmi un dzīvojam tālāk, kā mēs esam dzīvojuši. Tas ir manā pieredzē, jā. Tajā skolā, kur es strādāju, es tieši aizgāju pirms akreditācijas, un teiksim, par konkrēto direktoru arī bija tā, ka bija šīs intervijas ar pedagogiem, un viņi pat varēja iebīdīt, kurus pedagogus nointervēt, lai viņi izstāst. Tā kā tas droši vien ir ļoti atkarīgs no šīs komisijas un no skolas, bet tur var būt visādi. Paldies. Maija? Es gribēju vienkārši teikt, ka es sadzirdēju, Kārli, jūs taču gribējāt kļūt par aktieri, tāpēc jūs visu redzat kā teātri. Ok. Maija, es uzdošu mazliet tomēr provokatīvu jautājumu. Varbūt, ka arī nē, ka tas neskanēs provokatīvi. Jūs tur esat tajā direktoru vidē. Jums būtu teikšana, cik jūs skolu administrācijas patriektu momentāli šovakar? Nē, jums būtu iespēja. Bet es nezinu, kāpēc. Nav, ok. Viss kārt, tad jau tā kā... Viss aizmirst. Es gribēju vēl vienam aspektam. Jā, paldies. Jā, lūdzu. Es nedaudz pabīdīšu varbūt to sarunu, atpakaļ uz to, kāds ir tas virsraksts, par to, kāpēc jaunie skolotāji pamat skolu un pagriežot viņu varbūt nedaudz savādāk. Vai jums šķiet, ka visiem skolotājiem, kuri šobrīd ir skolā, ir jāatrodās skolā? Un vai nav arī tā, ka daudz skolotāji, kuri aiziet kā jauni skolotāji skolā, viņi patiešām diezgan ātri saprot, ka, hei, kā jebkurā profesijā šis nav mans, piedod, bet cieši kaut kur citur. Un labi vien ir, ne visi varbūt tajā skolā ir jānotur. Tāpēc es parasti saku, strādāt brīvprātīgo darbu, jo zināsiet, ko jūs dzīvē negribat darīt. Jā, varbūt arī tā ir, kad varbūt tā augstskola, kad tu mācies pedagoģiju, ir vienas ilgas un gaidas un sajūtas, tā es konstatēju, tas nebūs mans. Nē, es saprotu, ka nē. Man bija līdzīgs stāsts. Es mācījos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, pedagoģiskā iestāde, bet es mācījos Sporta medicīnas katedrā. Bet neskatoties to, ka man bija Sporta medicīnas katedra, man tāpat, ņemot vērā skolas nosaukumu, bija pedagoģija.
Nu, sitiet kaut mani nost, man visu apetīti pārgāja, ka man bija jābūt sporta zālē. Es nevarēju izturēt, saprotu, ka tas nav mans. Bet es līdz ar to arī nepabeidzu sporta medicīnas katedru. 4. kursā nevarēju nokārtot pedagoģisko praksi. Neko darīt. Okay. Lai gan patiesībā ar šī brīža domām es varētu varbūt klasē, jā, es varētu būt pat... Es tā gribētu domāt, tīri ok, čalis, ok. Paldies. Es gribēju vēl vienu aspektu pabīdīt. Man kā tēvam, jums kā mammai un daudziem arī noteikti citiem, tas nav tā, ka arī jaunais, skaistais, talantīgais atnākus, ko saprot paklautie vecāki, taču nenormāli. Es nevaru izturēt to. Es izstāstīšu vienu epizodu. Man meita, mīļā Stela Madara, lūdzu aizvest uz skolu 2 kastes tur ar kaut kādām mācību piedarumiem, un mēs aizbraucām uz skolu pulksteni, nevis kā viņi parasti iet 8, bet aizbraucām pirms 7. Un es tagad ienesu tās kastes, un man likās goda vārds sajūta bija tāda, ka skolā ir palaista gāze. Jo tu ieej gaitenī, un tur ir tie vingrošanas solis, tur ir palods, un bērni guļ visādās pozās. Guļ vienkārši. Un tad es saprotu, sistēma ir ārkārtīgi vienkārši. Mīļie vecāki, es saprotu, ka jūs braucat uz darbu 7. Jūs piebraucat pie skolas, izlaižat to bērnu, kurš tagad tāds zombijs aiziet tur, un viņš guļ kaut kādu to stundu, viņš ir samocīts. Kas tur vairs par mācīšanos pēc idejas? Tā kā, manuprāt, vispār bērns ir jāpasaka, lai viņš ir pelnījis un ļaujiet viņam izgulēties. Vecāki tomēr ir instruments pozitīvā un sliktā nozīmē, lai to jauno, vai viņš aiziet, vai viņš paliek. Jeb tas ir glorificēts ar savām visām WhatsApp grupām un savu aktīvo vai tieši pretēji neaktīvo iesaisti. Ir, protams, es ļoti daudz dažādu stāstu dzirdu, ko pedagogs stāsta, kā tiešām mocās ar vecākiem. Man, paldies Dievam, nav tādas pieredzes. Man pa visu mūžu ir viena tāda savdabīga mamma, jurista bijusi, ja? Bet ar neko tādu. Bet ir, noteikti, ka ir. Es zinu klases, kuras neiet kaut kur ārā, tāpēc, kad ir daži vecāki, kuri pateikuši, ka nevar iet ārā. Man jau liekas, ka pretīm, ja paņemtu jebkādus ministra kabineta noteikumus vai skolu 2030, ka varētu noargumentēt vecākiem. Ja, ja viņi tur, kā kolēģi teica, gribu tavu klasvadību vadīt, man jau šķiet, ka pedagogs un skolas vadība varētu pretīm normāli pamatoti argumentēt, kāpēc mēs darām tā, kā mēs darām un darīsim. Bet visādi var būt. Manā gadījumā, paldies Dievam, mums bija arī gan pagājušajā, gan aizpagājušajā, gan šajā klasītē, un iepriekš bija fantastiski atbalstoši vecāki, un es esmu ļoti pateicīga, man pietiek, es ielieku. Un čatiņš, mums ir savs čatiņš, kur es esmu. Es esmu dzirdējis, ka tajā otrā, kur es neesmu, viņi tur citas noteikumus ievara, bet tā ir viņa darīšana. Bet tur, kur es esmu, ir viss labi, un tā ir fantastiska sajūta, ka tu, piemēram, uzdod jautājumu, ieliec video, ka mums te tāda doma braukt ar ekskursiju ar nakšņošanu, man vajag jūsu jāvārdus, un ieliec balsojumu, un tu visi nobalso jā, bez vispār, bez papildus jautājumiem. Tā kā tas ir ļoti atbalstoši, noteikti. Tas ir labi, jā, kad tiešām tā atbalstoši, bet es sapratu, ka arī no tavas pieredzes juristiem nevajag pīties, jā? Labi, visu, Evi. Es domāju, ka šis vispār ir temats, ka te varētu vēl vienu stundu un iesaku lampai nākošu gadu, jā, ar vecāku attiecībām, ar skolu, skolotājiem un tā tālāk. Bet, jā, man šķiet, ka, protams, ļoti daudz gadījumu, kad šīs attiecības ir veselīgas, vēlamas un piedar pie tās horizontālās varas un sadarbības un tā tālāk, bet reizēm tas tiešām sasniedz kaut kādus neprāta apmērus. Man liekas, skolā māja man neļaus samelot, cik ir kaut kādi entie iekšējās kārtības noteikumi. Es nezinu, 11, 17, 18 par katrām lietām, ko un kā mums vajag uzvesties dažādos gadījumos, bet es domāju, ka šīs attiecības arī varētu paregulēt. Es nezinu, sākot ar to, ka e-klases lietošana beidzās 5 vakarā, ja, vai kaut ko tādu. Labi, WhatsApp vispār ir kļuvis par, vai QR kods par izglītības pamatakmeņiem. Paldies. Jā. Vēl viens aspekts, ko man ļoti negribās pieminēt, bet Kārlis sākumā viņa pieminēja, ka tā viņam vispār nav bijis problēma, jo Kārlim nav bijis problēma uzturēt ģimeni. Vai šeit spēlē arī finansiālais aspekts jaunam pedagogam, bet, manuprāt, viņš taču jau skolā saprot, ka cik viņam būs alga, vismaz tajā brīdī, tad, kad viņš ies uz skolu. Jeb nauda ir svarīga, bet ne primāra. Vai otrādāk?
Es piekrītu tam, ka nauda, vienmēr mēs gribētu pateikt, ka nauda ir svarīga, vai ne? Tā kā jāēd ir un rēķini jāmaksā, bet es teiktu, ka tā noteikti nav primāra, noteikti nekā jauno skolotāju motivators, jo tieši tā, par naudas lietām mēs tik daudz šī diskusijas izskan par pedagoģa algu jautājumu, ka tas būtu ļoti dīvaini, ja kāds jaunais skolotājs iet uz skolu ar domu, ka es būšu tas izņēmums, kas ritīgi pelnīs, bet vienīgais, kur tas varētu nospēlēt, manuprāt, tas ir šajā te konkurencē. Konkurences jautājumā, ka ja pedagogiem un skolu vadībai būtu konkurētspējīgākas algas, tad būtu lielāka šī kadru rotācija un lielāka konkurence uz amatu. Gan runājot par skolas vadību, ka tu nevari jebkurš katrs kļūt par direktoru, kas tikai izpilda šos te kritērijus, bet kā arī par šiem te skolotājiem, kolēģiem, ka tas, ka vienīgais šis te konkurences jautājums. Tad, Dani, ja konkurence labāka tīri no administrācijas viedokļa, tad arī līdz ar to ir lielāka motivācija veidot foršu kolektīvu. Manuprāt, jā. Es to tā saredzētu, bet es to nepaliktu apakšā zem šī te virsraksta, ka ne jau algas dēļ šis sapnis pārvēršas par murgu. Jā, es arī papildināšu Anni, es viņai pilnībā piekrītu. Esmu runājis arī ar citiem kolēģiem, skolotājiem, kuri saka, ja tu esi entuziasts, ja tu dedz par to, ko tu dari, dažkārt tas atalgojums tiek nolikts malā. Un man tiešām pieredzē rēķini nomaksāti, hipotekāro kredītu paņēma, viss kārtībā. Viss sanāca ar skolotāju algu, tā kā tas viss ir iespējams. Jo es arī visu kaut kur vēl papildus iesaistījos savā dzīvē, bet tas viss ir izglītība, protams. Lūk, tā kā jā, alga nekad nav bijis, tas es iešu projām tikai tāpēc. Tikko atnāca labs stāsts par izglītības sistēmu, ka jau 2. kursā potenciālajam pedagogam vajadzētu iet uz skolu, lai viņš saprot realitāti, un iespējams 3. kursu viņš nemaz neaizsniegs. Jo sapratīs, ka, kur es esmu, ko es daru, jo viņam ir bijušas pilnīgi citas ilgas un gaidas un vispārējais. Varbūt tā ir jādara, es nezinu. Tas ir viens. Ok, mums ir 9 minūtes. Jūs arī varbūt lūdzu padomājat, jums ir forši piedāvājumi, sakiet, 3 lietas nosauciet svarīgākās, lai jaunais, skaistais, talantīgais, emocionāli bagātais, inteliģentais, motivētais skolotājs atnākot uz skolu, tur arī ar prieku strādātu. Labi, sākšu. Cilvēcība no visas puses noteikti. Kas vēl pēkšņi tikai cilvēcība ienāca prātā. Taisnīgums, noteikti taisnīgums, kas varētu būt svarīgi. Un manā pieredze arī birokrātijas mazināšana skolotāju pusē. Visi šie bezjēdzīgie papīri. Gada beigās atskaita 56 jautājumi, ko tu šogad esi darījis. Un beigu galā tu saņem repliku, jūs šogad esat darījis tik daudz, jūs tūlīt zaudēsiet savu kvalitāti nākamgad. Lūk, tās būtu tās 3 lietas, ko es teiktu, kas būtu svarīgas. Es teiktu, laikam, pirmkārt, pati svarīgākā ir prieks. Kaut kā tas, man liekas, ir ļoti motivējoši, lai tu pats ejoši prieku uz skolu, tu saproti, kāpēc tā ir prieku, un lai tu arī proti radīt prieku. Mēs visi zinām, ka priekam ir īpaši tāda pavisam cita enerģija, un tas ir tas, kas var palīdzēt. Vēl viena lieta, ko es teiktu, noteikti turēt, šeit gan laikam pašam pedagogam, turēt to savu pasauli pietiekami atvērtu, tā, lai ar citām pasaulēm iedarbojoties, viņa kļūst plašāka. Nevis es tikai tagad un eju savu ceļu, bet ka tu esi pats kā cilvēks pietiekami atvērts, pieņemošs un ļauj citiem būt, un ļauj sev būt, un ļauj tām pasaulēm tā kā savienoties un paplašināt vienai otru. Un 3. lieta, es aizmirsu, kas bija 3. lieta. Nē, es atcerējos. 3. lieta ir skatīties uz visu, ko tu satiec, teiksim tā, plašāk, pāri, ap un zem un dziļāk. Un nevis tikai, es redzu tagad, pieņemsim, Anniju vai Elitu vai Uģi vai kādu citu, bet, kad tu skaties uz katru cilvēku plašāk. Kas bija pirms tam, kas var būt pēc tam, kas ir viņam apkārt, tādā lielākā kontekstā. Un tas, man liekas, dod tādu lielu atbalstu pašam kā cilvēkam.
Paldies, tūlīt, Anna, jā. Kadrī teica radīt prieku, es tikko atbraucu uz Cēsīm, es eju pa trepē, viņi man nemaz neredz, viņi smaida. Līst ārā, dubļi kaut kur redz, viņi smaida. Okay, paldies, Anna, lūdzu. Viena no tām lietām, manuprāt, noteikti ir empātija. Empātija no visām iesaistītajām pusēm, kas palīdz šim te jaunajam skolotājiem. Gan viņam, empātija no viņa puses, saprast šos te dažādos skolēnus, arī saprast šos te savus kolēģus. Un tāpat arī plašāk, vai ne, ka kolēģi pieņem šo jauno un saprot, ka viņš iet un grib darīt un nevis nosoda, bet priecājas par to tāda kolektīva būšana. Un otra lieta, es tā domāju, ka laikam jāpasaka, tomēr, manuprāt, ir šis te veiksmes faktors. Mums ir tās skolas dažādas, manuprāt, tā ir tā realitāte, un arī skolotājiem ir, lai to tas darbs paliktu kā sapnis, tev ir drusciņi jānoveicas un jātrāpa tajā labajā skolā, kur visi tie kauliņi saliekās, un tu jūti tikai to prieku, ejot uz darbu. Anī, man liekas, tu pieskāries vēl vienai tēmai, ka mēs ļoti baidamies mēģināt vēlreiz. Proti, mums ir viena slikta pieredze, mēs ar to beidzam. Mums neviens nav aizliedzis iet pāri ielai uz otru skolu, pateikt, hei, es gribu strādāt. Es piekrītu, jo ar 3. reizi nepaveicās, tad viss ir pilnīgā, pat tur neko nevar darīt. Vai, labi, katrs uzstāda savu latiņu, cik 5 reizes vēl kaut ko, bet manuprāt, tomēr ir jāmēģina vēlreiz, man ne? Ja tiešām, jo, kā tu saki, ir veiksmes, nepaveicās šoreiz, nesanāca ķīmija, bet varbūt pārielai, tai skolā esmu dzirdējis, labi, mēģināšu vēlreiz. Paldies, Evi. Es laikam teikšu, ka laipnība tāda savstarpējā būtu ļoti svarīga, un kaut vai, ja mēs būsim tādi laipni viens pret otru, tad mums radīsies gan cilvēcība, gan empātija, gan viss pārējais, un tur jau arī būs tāpat palīdzēšana. Ja? Iespējams, ka nepietiek ar vienu mentoru, kurš varbūt kaut kādā gadījumā ir pielikts kā tāds, tas tev jādara. Ja? Tur drīzāk es teiktu, ka varbūt var attīstīt tādu principu, kā ir teātros, ka katrs jauns skolotājs saņem savu krustmātu vai krustēvu, un tad tas ir tas palīgs, kas ne tikai paskatās, ko tur labāk var darīt saturiski, metodiski vai kā, bet tieši arī palīdz tās cilvēciskās lietas risināt. 3. Es pat nezinu. Varbūt, ka visiem jāsadarbojas, ne tikai ar to vienīgo mentoru. Evi, vēl uz to, ka jūs esat jauns un talantīgs un forši jūs atnākat un jūs mainat skolu. Jā. Arī jā. Vai minūte, lūdzu? Jā. Manuprāt, būtiskākais prasme ieklausīties un sadzirdēt. Un visiem, gan jaunajiem, gan tiem, kas tur jau ir. Tas ir izšķirošais. Un tad, ja mēs pasamies uz izglītības pētniekiem, viņi diezgan skaidri tās klasifikāciju jau izveidojuši. Ja skolotājs atnāk, tad viņam pirmā stadija ir agrīnais ideālisms, pēc tam ir izdzīvošanas stadija, pēc tam ir grūtību atzīšana, pēc tam seko labo rutīnu izveide, un pēc tam jau ir šī kvalitātes augšana. Un tad man šķiet, ka visiem izprast, ka tā tas arī ir visticamāk, jo tā ir samērā atzīta likumsakarība, un palīdzēt nonākt tai grūtību atzīšanas stadijai cauri ar atbalstu, ar cieņu un nonākt tai labo rutīnu stadijā. Šī ir mantra, manuprāt. Šito vajadzētu ietetovēt kaut kur, vai ne? To vajadzētu pie izglītības ministrijas sienas pielikt cilni vismaz. Paldies, saku Mājai Kokarei, paldies Māja, paldies Kadrijai Berotei, paldies Evī Dāgai Krūmiņai, paldies Anijai Bergmanai, paldies Kārlim Klišānam. Paldies arī jums. Drīkst 2-3 vārdus. Man ir minūte un 55 sekundes. Cilvēcība, godīgums, vienlīdzība, birokrātijas mazināšana, radīt prieku, empātija, mēģini vēl, laipnība, ieklausīties un sadzirdēt. Šķietami dzirdētas lietas, vai ne? Bet pietrūks laikam tikai tās pakaļas pacelšana, lai to visu realizētu. Mīliet skolu, mīliet bērnus, un mums visiem viss izdosies. Un mīliet jaunos skolotājus. Paldies jums visiem! Lampa turpinās! Ir
Ir vēl viena ļoti laba ziņa. Saule uzspīdēja Cēsīs. Tā kā visi tie, kas šobrīd ir ceļā uz lampu un grib pievienoties mums vēl pēcpusdienā, mēs vēl būsim šodien un rīt. Lampa tikai tagad sākas, bet tomēr nebaidieties vilkt gumijas zābakus un nebaidieties arī ģērbties silti. Mūsu siltais rudens turpinās. Paldies, paldies lampai visiem, paldies, paldies!